Glābēja sindroms. Jau vairāk cilvēki man personīgi ir uzrakstījuši vēstules, ko lai dara. Mans partneris nekādīgi nespēja pamest dzeršanu, nespēja pamest tusiņus un alkohola lietošanu un jautrību un tā tālāk. Tātad šie cilvēki, kas man raksta izmisīgi, prasa man palīdzību vai var kaut ko darīt, lai viņi pārstātu vienreiz dzert. Un tad, kad es prasu, kā jūtas pats cilvēks jūtas ļoti labi. Viņam viss ir forši. Šis cilvēks, kas dzer alkoholu, viņš dzīvo savu labāko dzīvi. Un man jāsaka ir tā, ka tu neko nevar darīt. Kamēr cilvēks ir apmierināts ar to, viņš tajā nesaskata nekādu problēmu, problēmas arī nav. Tur patiešām neko nevar darīt. Bet es gribu tomēr uzdot jautājumu jums. Vai jums gadījumā nav tāda sajūta, ka iekšā ir tāds glābēja sindroms, ka gribās ļoti izglābt otru cilvēku, ka tu esi gatavs vai gatava darīt pilnīgi visu, lai tas otrs cilvēks pārstāj dzert un beidzot kļūst par to, par ko tu vēlies viņu redzēt? Un kas tad būs? Ja tā kārtīgi padomā, kas tad būs, kad šis cilvēks pārstās lietot alkoholu? Tas cilvēks būs, kā lai pasaka, tas, ko tu vēlies redzēt. Tas cilvēks būs vieta, kur atrast drošību. Ja? Šis cilvēks tātad būs, uz viņu varēs paļauties, jo viņš tev dos drošību. Un tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Tātad ļoti vēloties izglābt otru cilvēku, patiesībā tu vēlies izglābt, lai viņš izglābtu tevi. Jo tu meklē šo te drošības sajūtu. Un tādējādi tas riņķa dancis ir diezgan tāds zemapziņā, kā mums gribās teikt, neloģisks, vai ne? Jo no otras puses, priekš kam tu dzīvo ar cilvēku, ar kuru tu esi pārsvarā nepārtrauktā nemierā, ka viņš lieto alkoholu, viņš nav realitātē, ja? Viņš ir aizpildējis prom un viņam viss ir forši, bet tas nav tas, kā tu gribi redzēt savu partneri un ko tu gribi vispār no dzīves. Kāpēc tu gribi viņu izglābt? Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Kāpēc tev mīlestība liekas, ka tu viņu dabūsi tikai tad, kad tu kādu izglābsi, kādam palīdzēsi, kādam izpalīdzēsi, ka tu būsi tas labais tēls? Es ieteiktu paskatīties sevī dziļāk un koncentrēties uz savu problēmu, glābt citus. Ja? Jo tas ir tas moments, kad šie glābēji parasti ir aizmirsuši pavisam par sevi. Viņi sevi neievēro, viņiem nav laika, viņiem vienmēr kāds ir jāglābj. Kur tas ir radies, kāpēc tas ir radies? To es tev visu sīkāk varēšu pastāstīt terapijā. Bet vispirms piesakies uz bezmaksas konsultāciju un, ja vēlies, tikt no tā vaļā un pārstāt šo te glābēja sindromu, ja, jo ja gadījumā tu izbeidz vienas attiecības, nākošās būs tieši tāds pašs. Jo glābējs, viņam ir jādara savus uzdevumus, un tas viss ir ierakstīts zemapziņā. Ja tu vēlies pārtraukt šo te ciklu, tu zini, kas tev ir jādara. Lai tev forša diena!